Skaista garāža, boks mājas, velo, sanitārais mazliet. Sumiem vaļā vārds. Aiziet, laižam dienā. Pirenejiem. Saneta. Nu skat, un sniegotās Pireneju virsotnes. Turklāt Pirenejos vēl ir saglabājušies vairāk ledāji, kuri, diemžēl, protams, kūst un izskatās, ka jau šī gadsimta vidū iespējams viss būs nokusuši. Nu, skatīsimies, varbūt pēkšņi domāju, sāks kļūt vecāks 30. vai 40. gados. Redziet, ceļiņi tāda, ka riņķveidā vai nebūtu koki, bieži pie laternām ar to var redzēt. Tā ir tāda fizika. Ne jau tas, ka tie zari iet šādi pa riņķi, bet tā kā viņi atstaro no manas skatu punkta, izstāsta, ka būtu riņķis. Un, protams, esam beidzot sasnieguši jau tādu augstumu, kur ir sniegs. Jā. Lūk, šeit, ēnā, mežā sniega nav. Daudziem būtu šoks, kāpēc tā? Sniegs ir tieši tur, kur saulspītis, tāpēc, ka ir brīvs laukums, lai sniegs varētu sasniegt. Daudz lielākā daudzumā, vairāk kārtīgi nekā šeit zem kokiem. Tātad koku sniega ēna. Varana kalnu upe, varans kalnu tilts, un vēl varanāki visurgājēji. Visurgājēji ir sasnieguši augstāko punktu, gandrīz 2 kilometrus virs jūras līmeņa. Tālāk jau ir vajadzīgi dzelkšņi. Šoreiz visurgājēji Spānijas braucienā nebija gatavojušies tādai lietai, tāpēc mēs griežamies apakaļ. Tur 2 ceļotāji dosies līdz pat virsotnē. Nu, kā teiciens saka, McDonald's vienmēr ir labs, it īpaši tas McDonald's, kurā pasniedz aliņu. Jā, šeit Manresā, Katalonijā, var dabūt arī aliņu McDonald'ā. Priekā.